Raidījuma Drapiņas pielikums, man saruna biedrs. Andrs Priekuls, 26 gadus Rīgas 3. ģimnāzijas direktors. Pirms tam Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs. Nākotnē, pēc nākošajām saimnes vēlēšanām, Izglītības ministrs. Andri, tātad notiek tieši tā, kā tam jānotiek, iztēlojies, un tu uzzini oktobrī, kad tev vēlreiz mūžā ir absolūti jāatbild par Latvijas izglītību. Tavu pirmie darbi. Es domāju, pirmā lieta būtu noteikti pirmskolas līmenī liberalizēt vadību. Ja? Ko tas nozīmē? Censties atdot pārsvarā privātam pirmskolas posma vadību. Vai vecāku biedrībām, vai nevalstiskām biedrībām, un nodot to posmu, izņemot sagatavošanu skolai posmu, ja? Kas ir sagatavošana posmā. Otra lieta par vispārējo izglītību. Pirmkārt, pirmā vietā skolotājs. Šobrīd diemžēl ir problēmas ar skolotāju paudzes, jeb ataudzi. Kā risināt šo problēmu? Es domāju, tas nav vienkāršs jautājums, jo tā arī nav tikai nauda. Tā nav tikai nauda. Ja? Bet es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo mums vajadzīgi ļoti labi fizikas, ķīmijas, bioloģijas, programmēšanas skolotāji, matemātikas skolotāji, jo tā ir ļoti svarīga sadaļa, lai mēs ekonomiski kaut kā valsts nākotnē. Ja mēs šī sadaļā neieguldīsimies, mums nākotnē ir maz cerības izaudzēt jauno ekonomiku. Ļoti, ļoti svarīgs posms, vai ne? Humanitārās zinātnes, es domāju, es teiktu, nav slikti. Tur ir jāmēģina noturēt, bet šīm ir jāliek klāt, jāpalīdz un daudz citas lietas. Tad vēl ļoti svarīgi par skolām autonomijas stiprināšana un birokrātijas mazināšana. Kaut vai viens no piemēriem var pateikt tā. Ministri Anda Čakša ļoti priecājās, ka viņi ir izveidojusi jaunu skolnieku vērtēšanas sistēmu. Ziniet, es domāju, tas nav politisks līmenis. Tas ir skolotāja līmenis. Skolotāja profesionālās biedrības mums vēl nav tik stipras. Arotbiedrība ir viena no stiprākajām, bet tad ir skolas līmenis. Es domāju, ka ir noteikti principi, kas ir likumā, bet kā tos principus ieviest un kā strādāt ar viņiem, tas ir skolas lēmums, akademiskās padomas lēmums. Jā, un par zinātni. Es pašās beigās pateikšu ļoti svarīgu lietu. Ja es runāju par ekonomiku, tad ļoti svarīgi ir zinātne. Tas mērķis vismaz 2% zinātnē, es tam pilnīgi piekrītu, bet es ļoti gribētu tā nevis sadalīt visiem par maz drusiņu. Es tomēr tiktu līdz tām prioritātēm, kuriem vairāk palīdzēt. Un mums ir ļoti labas iestrādes. Tādā jomā biotehnoloģijās, enerģētikā, vai ne? Un ļoti svarīgas ekonomikai iestrādes. Zinātne ir jāliek klāt, un lai augstskola profesūra tur iesaistītos, un tad arī mēs audzējām mūsu universitātes. Mīļie rīdzinieki, ZZS saraksts, Andrs Priekuls. Balsoja par viņu. Viņš sakārtos izglītības jomu.